Labdien, mēs esam Stradiņu ģimene. Mēs piedalāmies konkursiņā Mana vārnīciņa. Mums ir izvēlēti 3 vārdi. Bankomāts, kredīts, nauda. Kas ir bankomāts? Bankomāts, sāksim ar to, kad algu pārskait uz karti. Un bankomāts, kad tu aizēji ar savu karti un nopelnīt to naudiņu, to var jebkurā laikā izņemt no bankomāta. Tas, teiksim, tāpatās tā kā tāda mini banka, bet pie nosacījuma, ja tev uz kartiņas ir nauda. Tātad bankomāts ir ierīce, no kuras mēs no saviem kontiem varam izņemt skaidru naudu. Tātad pārvērst bezskaidru naudu skaidrā naudā. Bankomātā var ielikt naudu, un viņš ir tāda kaste, no kuras var izņemt naudu. Un tas viss ir tādā lielā mājā, un lielajā mājā ir tādas tā kā māja iekšā tā kā tādi no krātuves, un tur atrodas kartes nauda. Kas ir nauda? Nauda ir preču maksāšanas līdzeklis, ar ko norēķinās veikalās par pakalpojumiem, kaut kā tā apmēram. Tātad, kas ir nauda? Nauda ir līdzeklis, ar ko mēs norēķinamies par precēm vai pakalpojumiem. Tas var nopirkt ar naudu, mantas. Nauda ir tāda, ar ko var apmainīties, ar viņu var dalīties, var paturēt, var krāt, var nopirkt, un viņa var krāties ne tikai tavās mājās, bet arī kredīta kartē. Kas ir kredīts? Kredīts ir tāda lieta, kad cilvēkam ir iespējams aizņemties to pašu naudu, lai iegādātos sev kāroto preci. Bet ar kredīti tāda lieta, piemēram, es paņemu kredītu no bankas, 15,000, lai iegādātos mašīnu. Bet ilgtermiņā, lai atmaksātu to kredītu, man būs vēl jāsamaksā no savas algas ik mēneši 8,000. Un rezultātā tā mašīna man maksās nevis 15, bet 23,000. Kredīts ir aizņēmums no kāda vai no bankas uz procentiem, kā tāda aizņemta naudas summa, kura mums pēc kāda laika, noteiktajā laikā, ir jāatgriež. Kredīts ir tāda nauda, kas nav tava, bet ar tu viņu var aizņemties, un tad pēc tam tev viņa jādod atpakaļ.